Es dziesmu svētkos esmu piedalījies gan kā dziedātājs uz lielās skatuves dziesmu svētku estrādē, gan arī kā reportāžu vadītājs. Un laikam ar to Mežu parka lielo noslēgumu koncertu saistās mans tāds viens no lielākajiem pārdzīvojumiem. Un tas bija gads, kad labākos korus, koru kara uzvarētājus apbalvoja un sumināja noslēguma koncerta laikā. Tas tā vēl forši bija. Nu, un tad paziņoja, ka lielo balvu skolēnu kora kategorijā ir ieguvis Annas Brigaderes pamatskolas koris un diriģente Dace Rēnika. Un es tā sāku pilnīgi kliegt, un man likās, ka pat no lūpām varēja nolasīt, ka es tur visiem mēģinu pateikt, tā ir mana mamma, tā ir mana mamma. Un tas bija tā, ka laimes sajūta bija pilnīgākā. Izstāsti arī tu savu dziesmu svētku stāstu. Plašāka informācija ltv.lv sadaļā Dziesmu svētki.